Kaņepju pļava Rīgas vidū nāc tik un ņem. Uz dārzu netālu no Valmieras un Stabu ielas krustojuma mūs atved cilvēks, kurš ikdienā strādā ar narkomāniem. Visi tie cilvēki, kur pīpē marihuānu, zālīti un tam līdzīgi, tā ir viņa paradīze. Šis rajons ir viens no visbīstamākajiem centrā. Brīvā dabā mēs viņu vienkārši saplūc, izkaltē kārtīgi. Un tā ir tāpat marihuāna. Raža laba? Jā, jau uzpīpējām. Laba. Viņai ir tieši tikpat daudz visas tas narkotiskās vielas, kas ir arī marihuānā. Mēsls nav nekādas jēgas pīpēt. Kaifa nekā. Saulē izkaltušās lapas visi pīpējot tepat uz vietas. Zaļās žāvē un tad smēķē. Skolēni, studenti, narkomāni paši. Visi šurp nāk. Rauj un uzreiz pīpē. Nē, kautiņu nav. Visiem pietiek. Galva sāk sāpēt, griežas un viss. Kaifa nav? Mēs labprāt likumu sargus turpā aizvedīsim. Aikīns Egors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.